Jā, ieraksts ir ieslēgts. Labu vakaru, meitenes. Paldies, ka atnācāt. Šovakar tad mēs pabeigsim šo te endokrīnās sistēmas runāšanu, jā, gan sievietei, gan vīrietim. Un tad noslēgsim šodien ar vīriešu higienas pamatiem. Tātad pamati būs no dzimšanas līdz, kā es teiktu, līdz pēdējai stundiņai. Kas vecākiem jāzina par puiku higiēnu, lai nezināšana neatstāja sekas uz visu turpmāko dzīvi? Un īstenībā tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un šobrīd ļoti maz par to runā. Vecāki savā starpā ļoti maz runā. Tas ir pierādīts, ka 30% tikai no visām ģimenēm, kam ir zēni, vīrieši ģimenē, un ne vīrieši, ne tēvi, ne māmiņas nerunā par tādām intīmām lietām un ļoti maz to dara, bet īstenībā tā ir ļoti, ļoti informācija, kura būtu jāstāsta jau no 3 gadu vecuma. Bērnam vai pat no dzimšanas runājot, stāstot, rādot, kā tas viss notiek un kā ir, jo tā ir mūsu turpmākās dzīves atjaunošana un būšana, jo ja vīrietim nestrādā viss tas, kas vajadzīgs strādāt, lai ieņemtu bērnu, lai būtu veselīga vīriešu veselība, jā, tā ir arī ļoti svarīga no par higienu runājot. Un daudz ko ietekmē pareiz higienu kopšanu. Tātad vispirms ir tas, ka elementāra higiena ir, protams, ir vannošana. Tas ir mazam bērniņam, kuram ir vajadzīgs vannoties un tikai tīrā ūdenī, jā, jo zēniem zīdaiņa vecumā un dzimuma locekļu galviņa priekšādiņa nenosedz, tā kā tas ir pieaugušam vīrietim, jā, kā mēs zinām, ka tāda lieta ir, maziem puisīšiem viņa ir atkailināta un ļoti, ļoti ietekmējuši uz visām baktērijām, uz visām kaitīgām vielām. Tas ir pilnīgi normāli, jo priekšādiņai nav jāvelkas pāri locekļu galviņai. Lielākoties puikām ādiņa no galviņas atbīdās līdz 1 gadu vecumam. Tas tā jābūt ir, un nav jāsatraucas par to, jā, un pamazām un dabiskā ceļā vairāk kā 50% puisēnu tas pilnībā notiek līdz 3 gadu vecumam, tad tam ir jānotiek. Bet līdz pirmsskolas vecumam tam būtu jānotiek jau pilnīgi visiem. Tad līdz 6 gadi ir jābūt noteikti visam tam ādiņai, tātad dzimumlocekļu galviņai ir jābūt apsegtai. Vienam ir ātrāk, vienam ir vēlāk, ja? Bet katrā ziņā tam ir jābūt jau tā. Ja ne, tad dodamies noteikti pie ārsta, mēs interesējamies, kāpēc tas tā nenotiek, jo tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, un nevis daļēji tikai apsegt, bet ir jāapsedzās pilnīgi tai galviņai visai. Ja? Un ja nav, tad noteikti dodamies un jautājam speciālistiem. Kad sākas dzimuma nobriešana, dzimuma loceklis palielinās, parādās nakts erekcija. Šajā periodā svarīgi ir sekot tam, vai tas nerāda nepatīkams vai sāpīgas sajūtas. Jo ja ļoti ātri attīstās, jā, tā var būt, tad arī, protams, ir jāinteresējas, ir jādara, bet atceramies, ka neko ar varītēm, ar plēšanu, ar bīdīšanu, neko nedaram. Tas ir jāizstāsta tam bērnam. Maziņam tātad jau ir jāizstāsta, jā, jo pieaugušāks viņš paliks, viņam kautrī, viņš kautrēsies, tu viņam nevarēs izstāstīt. Protams, tas ir labāk, ka tēvi to stāsta, jā, jo abi divi ir vienādi. Jā, var parādīt, var izstāstīt, galvenais izstāstīt, ka tāda lieta ir un kā jābūt un kas ir jādara. Tas ir jārunā. Jā, tātad kopumā process notiek dabīgi, bez sāpēm. Pateicoties keratizācijai, jeb tai saucamajai smegmas pērlei, kas izskatās kā biezpiena veida masa zem priekšādiņas. Tam ir tā jābūt. Ja viņas nav, tad neeļojās šī te ādiņa. Vecākiem šos veidojumus nebūtu jāiztiek vai jāmēģina izspiest. Ir no sākuma tā izskatās, kad viņi tā kā
es teiktu gandrīz kā kaut kādu strutaini izdalījumi, jā, kas nezin, kas tā notiek, ka tā ir, jā, tad viņi tur berž un mazgā, un tam tā nav jābūt. Jā, nedrīkst to darīt. Jā, viņam ir tur jābūt. Jā, sevišķi lielākiem, kad paliek vecāki, jā. Maziņiem arī visam tam ir noteiktā laikā, katram zēnam ir noteikts vecums. Vienam ir ātrāk, vienam ir vēlāk, bet tas notiek, un tam tur jābūt. Ja? Ja nav tā, ja rodas jautājumi, nekautrējamies, ir speciālisti, ejam, vedam, ja, jautājam, rādam, lai zinātu gan paši, kā ir pareizi, ja, gan arī stāstīt bērniem, kā tas ir vajadzīgs, ja, jo ļoti daudz problēmas, starp citu, ir ar to, ka to nezina. Ja, kad tur veidojās baktērijas pēc tam. Tātad, ja, un ir sevišķi mazi bērni, mazi zēni, ja, kuri tagad paaugās, citam jau 7 gados, ja, citam ir 8 gadiņos, vai pat citreiz pat ātrāk zēnam ir, ja, un viņš brīnās, un viņš sev izdara pāri, ja, to nevajag atļaut. Jāsako, ko dara, nevis tā speciāli, protams, ja, jo tas viss ir, tā ļoti emocionāli, ja, bet katrā ziņā tam ir jāsako. Tātad vai atvilkt vai neatvilkt. Neko nedrīkst raut vai plēst vaļā ar varu. To mēs atceramies. Varot to ar spēku, tad, kad dara ar spēku, priekšādiņas galā veidos mikro plīsumi, kas sadzīstot, veidojot ļoti mazas, bet neelastīgas rētiņas, un priekšādiņas atvilkšana paliek patiešām problemātiski un ļoti sāp. Ar gadiem priekšādiņas pats gals paliek arī šaurāks, un tad jau ārsts uzstāda diagnozi kā fimoze, kas traucē gan normālai urīnas trūklei, gan var radīt dažādus citus veselības riskus nākotnē. Kā jau zinat, ja, kad zēniem viss ir saistīts arī ar uretru, ja, tad ar urīna izdalīšanu, ja, viss ir vienā komponentā, ja, viņiem ir kanāls turpatās, ja viņiem ir S-veida kanāls, viņiem nav taisnīgs kā mums ir, es teiktu, vienkāršāk, ja, bet arī viņiem ir ļoti, ļoti sarežģīti. Un ar to arī var dabūt visādas infekcijas, arī ar nepareizu urinēšanu, bojājam nieres, bojājam sēklniekus, ja, un zēniem ļoti daudz visādas diagnozes, ar ko ļoti cīnās, par ko, vēlreiz atkārtošos, par ko nerunā. Katru reizi mazgājoties priekšādiņu var mazliet pabīdīt, bet darīt to bez spēka un pielietošanas. Priekšādiņi lēnām atbīdās un pusauģa vecumā, kad rodas interesi par dzimumdzīvi, tā vairs netraucē. Ja, tātad, kad jau ir nobrieduši zēni, ja, tad viņš automātiski, bet tam jāsako, kā es saku, vienmēr līdz, jo ir citam, kā es vēlreiz saku, ir citam ātrāk, citam vēlāk. Ja, tā interese, un tas iet automātiski. Automātiski muskultūra to dara. Sēklnieka maigs orgāns ar lielām cerībām uz nākotni. Ja, bet tas tā ir, jo sēklnieki, kā jau mēs runājām, tas ir pamat elements vīrietim. Tā ir visu viņu veselība, tā ir visu viņu dzīve. Ja, un ja tur ir problēmas, tad nav viņiem vairs dzīves. Ja. Svarīga dzimuma orgānu sastāvdaļa ir arī sēklnieki. Kamēr puika ir mammas vēderā, arī viņa sēklnieki ir viņam vēderā. Fizioloģiski ir normāli, jo pirmā pusgada laikā abi sēklnieki noslīd lejā sēklnieku maisiņos. Kad zēns uztraucās, tie ir kā ieraujas un noslēpjas. Viņi var staigāt augšā lejā, ja? Tātad arī tauku krokās var ierauties, ja, tāpēc ir jāsaprot, vai tas tā ir normāli, vai tas tā ir tikai uz uztraukumu, vai vispār tas tā ir, ja, jo tā ir viena arī no zēnu problēmām, pēdējā laikā diezgan daudz, ja, kad viņi iet iekšā vēderā un ārā vairs nenāk. Ja, tad ir jādodas atkal pie speciālistiem, tas ir noteikti. Ja sēklnieks ir kanālā un ir sataustāms, tad riski, kā sēklnieks neattīstīsies un ir mazāki. Tātad
Tātad sēklinieki ir atbildīgi par spermas kvalitāti. Ja viņi tur neattīstās kā vajag, tad spermas kvalitāte ir zema. Vai vispār var bez spermas būt. Un tā ir atkal viena cita problēma, kad vīrietim ir jābūt tai atticei, ir jābūt šīm te visam procesam, kam ir jānotiek. Zēna dzimuma orgānu uzbūve sēklinieka kanālā ir muskuļi, kas sēklinieki ievelk iekšā. Ja ir augsti vai arī uz uztraukumu, kas tā, viņi saraujās, un viņi maziņi paliek, vai vispār ieiet augšā, uziet augšā. Kā sēklinieki atrodas vēsākā vietā ārpus ķermeņa. Sēklinieka noslīdēšana būtu jāatrisina līdz bērna 1,5 gada vecumam. Tas ir jau redzams, ja viņi uziet augšā un lejā nenāk, tad tas ir maziem puisīšiem jau tas ir redzams. Un tad noteikti ir jāved vai nu ar masāžām, vai nu ar operāciju, vai kā tur dakteri un speciālisti to zinās, kā tas ir parasti. Varbūt, ka tā muskultūra ir vienkārši tik vāja, kad viņš paaugstīs lielāks, tad tas viss normalizēsies. Man tāds gadījums ir zināms. Varbūt tikai viens sēklinieks to darīt, varbūt arī abi sēklinieki to darīt, bet to vajag atrisināt, un tad speciālisti pie speciālistu un speciālisti to pasaka, kā tas ir, lai nav visu mūžu vīrietim, zēnam un vīrietim tā ir problēma ļoti, ļoti liela, un tā ir viņas dzīves sastāvdaļa, Tātad, vai ietekmē autiņbiksītes uz auglību? Nav viennozīmīgi. It kā attīstoties modernām tehnoloģijām, ir noliegta autiņbiksīšu siltuma ietekme uz veselību. Es teiktu tā, ka autiņbiksītes mēs nesājām mazam zēnam, tagad tas tā ir, bet jo ātrāk viņš sēdēs uz poda, jo tas būs ātrāk, tas būs labāk. Autiņbiksītes pirmām kārtām nedrīkst būt ļoti saspiestām, nedrīkst tā uzvilkt, ka viņš tur ļoti stingrs, viņam visam ir jābūt tā vaļīgāk, tā brīvāk, vai nu lielāks, bet kājiņam atkal vai biežāk jāmaina, Nedrīkst būt ilgi staigāt, lai tur neveidotos mikrobis siltumā, ja viņš tur izdara savas lietas, tad viņam ir biežāk jāmaina. Zēniem ir obligāti biežāk jāmaina, jo tas viss ietekmē gan uz to sēklnieku attīstību, gan arī uz peni, tas viss ietekmē. Un tad var būt arī šīs te attīstības aizkavēšanās vai iekaisumi jau mazā bērnībā. Un tad var būt ļoti, ļoti slikti būt pēc tam. Visādas slimības, kuras ļoti grūti var izārstēt. Tātad puikam jāmāk darīt pašam. Tad to vajag mācīt tēvam, protams, ja nav, protams, māte, bet tas ir tā delikāti jāparāda, kā to darīt, kā pareizi mazgāties, kur un kā tas viss ir jādara. Atšķirībā no meitenēm mazgājoties puišiem nav jāievēro kādas īpašas nianses, tikai tas, kad jāatcerās, jāparāda šīs te ādiņas atvilkšana, pārējais viss ir uzmanīgi, lēnām jānomazgā, un neko tur traku nevajag tā īpaši mācīt, bet pēc tam runāsim par to, ar ko. Tātad, un jāiemazgājās, un jāiemāca, kad ir ne tikai jānomazgā, kā sakam, krāniņu, bet ir arī dibentiņš jānomazgā, ir arī dibens jānomazgā, un teikšu tā, mēs esam turku kompānijā, un turki to dara katru reizi pēc toaletes apmeklēšanas, un tas ir pareizi, kad nevis tikai ar papīru noslaukt dibeni, bet ir jānomazgā. Kad nedrīkst būt infekcijas, jo visi mazākie mikrobi ietekmē sēklinieks. Visi mazākie mikrobi, sēnītes, viss, kas mums izdalās no ārā, gan urinējot, gan tātad kārtojoties, kā mēs kārtojamies, bet obligāti ir jānomazgā. Un to, starp citu, turki dara. Vienalga, kur tu esi, toaletē viņi mazgājas, bet mēs to nedarām, bet ir jāiemāc, ka vismaz noteikti 2 reizes dienā
jā, ir jānoskalo. Un kad ir jāmazgā gan, jā, ka nevar tā tikai dušu pārlaist, pieņemsim sev apkārt un viss ar to viss beidzās. Tātad, un zēnu apmazgāšanai ir ļoti labi derīgas bērnu ziepes. Bērnu ziepes kāpēc? Un nevis speciāli līdzekļi, kā mēs iegādājamies un kā mums vajag, jo ir liela starpība. Ja? Par to es tālāk runāšu. Ja priekšādiņi ir iespējami pacelt, tad to dara, visu nomazgā, nosusina un atgriež ādiņu atpakaļ. Ja, lai tas process notiktu, viņa pati neatbīdīsies atpakaļ. Ja? Lai nav galviņa atkal palikusi kaila. Ja priekšādiņa atpakaļ neatgriež, var veidoties saucamā parafimoze, dzimumlocekļa galviņa tiek saspiesta ar priekšādiņu. Var sākt veidoties tūskas un iekaisumi. Kad mazs bērns steidzami jāved uz slimnīcu. Tātad, ja ar šo te saistībā ir ļoti, ļoti jāskatās un jāklausās, ko bērns saka. Civišķi bērni, arī tāpat arī pusauģi, ja? Jo, viņi pasaka, mēs tur labi, gan jau tev pāries, ko tu tur ņemies, ja? Bet tā nav, ir ļoti, ļoti uzmanīgi ar šo ir jābūt zēniem. Neatkarīgi no tā, vai ir diena vai nakts, sāpes sēkliniekos ir absolūta indikācija, nekavējoties doties uz slimnīcu vai meklēt neatliekamo palīdzību. Ja sāp kaut vai drusciņu, tas ir momentā jāiet. Pie mums tas tā nenotiek, diemžēl, ja, bet tas tā ir, jo tur ir ļoti, ļoti jūtīgs un viņi to ļoti, ļoti īpaši jūt, ja. Sāpes dzimuma orgānu rajonā, sāpes sēkliniekos, jeb akūts slimnieka sindroms var rasties pēc traumas vai vienkārši bez redzama iemesla. Dažreiz var redzēt pietūkumu, apsārtumu, bet nevienmēr. Tātad vienkārši sāp. Zem akūtā sēklinieka sindroma var slēpties iekaisums, kas mazu bērnu gadījumā biežāk beidzas ar ķirurģisku iejaukšanos. Un tad jānogriež, ja, tad paliek par invalīdiem. Sāpēt var sēklinieka piedēklīša sagriešanās, kad tam tiek traucēta apasiņošana vai piedēklis iet bojā. Tātad starp sēkliniekiem ir tāds piedēklis, tāda saitīte, kad ja viņi iekšā un ārā staigā, tad it sevišķi viņi var sagriezties kopā, ja, un sāpēt. Maziem bērniem, jeb tiem, kam ir palielināti sēklinieki, katram ir savi individuāli. Vienam ir mazāki, vienam ir garāki, katram individuāli, cik viņi lieli. Ja, un tas ir sevišķi maziem bērniem ir jāskatās. Tāpēc arī runā par šīm saspiestām biksēm, tāpēc ir jābūt brīvām biksītēm, ja, jo viņam ir jābūt brīvi, lai nebūtu šī saķeršanās, salipšana, sasvīšana, ja, kas sasvīst, tad viņas saliek, un arī var būt tad traumas, ja, jo tas ir ļoti, ļoti, ir jāskatās. Sēklinieki var glābt par pirmo 6 stundu laikā, ja, tātad, kā bērns ir pateicis, 6 stundas, ja viņš sevišķi tur ir salips un vaļā viņi nevar dabūt, jeb sagriezušās vai sapinušās, ja, tad ir ātri jāskrien tiešām pie daktariem, lai var saglābt, ja, lai nepaliek bērns par invalīdu. Un tad, ja to neizdara, tad sēklinieks ir jāizņem, jo šī te apasiņošana, viņi vienkārši nostropējās un viņi vienkārši sākās gangrēna automātiski. Vīriešu higiēna pieaugušiem, kāda ir pareizi vīriešu intīmas zonas higiēna, galvenos dispektoriozes un sēnīšu augšanu veicināšanas faktori. Tātad ne tikai pieaugušiem, bet arī bērniem, un sevišķi pusauģiem, ar maziem bērniem mēs tiekam galā, mēs kontrolējam, bet pusauģi un pieauguši vīrieši, tātad viņiem ir jāzina, jau pusauģiem ir tas jāstāst. Ko mēs neievērojam? Ja, un ko, diemžēl, daudz neievēro, un ar ko var tātad savu traucēšanu, savu problemātiskās lietas, viņi var atrisināt, bet tieši otrādi
ejot vannā. Ja? Vīrietim nevajadzētu iet vannā. Ja viņš iet vannā, tad viņš ļoti mazu laiku, viņi nedrīkst tā tur kaifot, kā mēs kaifojam pa vannu ar putām, ja? Viņiem tas nav vajadzīgs, jo šī te sēklinieka apasiņošana iet dubultā, un viņiem ir vēl lielākas problēmas. Viņiem ļoti strauji šī te apasiņošana darbojās. It sevišķi burbuļvannās. Ja, ļoti, tagad es skatos, ļoti nepareizi dara, kad iet ārstēties masāžas ar ūdens masāžām, kur ir strūklas, ja, kur laiž uz dzimumu orgāniem, ja, kur vispār viņus traumē. Ja, nevis ārstē, bet traumē. Ja uz to muguru laiž, tad labi, bet ja uz vēdera lejas daļu un dzimumu orgāniem un augšējām un augšstilbiem, ja, tad tur nekāda labuma nav, jo tur viņš tieši otrādi un ātrāk var sakairināt un sabojāt, ja? Jo šādas te burbuļvannas izraisa disbakteriozes, sēklinieka pārkārtošanas hormonus, tātad samaina hormonus. Ja viņš sēkliniekos notiek hormonu normalizācija, hormonu attīstība vīriešiem, ja? Un spermatozīdu produkcijas traucējumi var būt, jo ar šīm strūklām, ar šīm te burbuļiem, ja, vai ar kādām masāžām, ja, ir jāzina, ko var. Sēklinieki nav nekādiem burbuļiem jādara. Tālāk ir chlorēts ūdens. Pie mums tas ir, man liekas, katrā un visur. Tātad jādomā, ar kādu ūdeni mēs mazgājamies un kur. Tātad nekādi baseini. Ja arī baseinā mēs ejam, tad noteikti ir jānomazgājas no chlora. To jau arī dara, ja? Un tā ir jādara, jo chlors ietekmē atkal šo te un veicina atkal disbakteriozi. Ja? Jālieto pietiek daudz šķidrumu, vismaz 8 glāzes. Tas ir vismaz, vīrietim ir vairāk jālieto ūdens nekā mums. Un jo lielāka masa, jo vairāk. Ja, jo visa tā masa, cik lieli vīrieši, cik ir tauku-dziedzeri, cik ir hormoni, ja, tas viss viņam ir jābūt šim ūdenim vairāk nekā mums vajadzīgs. Jo koncentrēts urīns paliek, ja ir par mazu, un kairina urīna kanālu un priekšādiņu. Tad priekšādiņu un urīna kanāls viņiem visi kopā saistīts. Kā būs netīrība, kā būs nepareizā ēšana, kā būs tā viss tur, viss saistīties, un šīs te baktērijas ir sevišķi skābu nevar. Vīriešiem ļoti neiesaka skābu, pārāk daudz piena viņi nevar, jo atpienskābe, ja, iedarbojas uz šo te gļotādu, ja, un arī uz urīna kanālu, bet jālieto, tad vairāk vajag ūdeni, lai urīns nebūtu tik koncentrēts, kā mums viņš ir, bet mums viņš netraucē. Ja, mums ir savādāks kanāls, ja, nekā viņiem. Tad, protams, antibiotika lietošana izraisa disbakteriozes, kas izpaužas ar niezēšanu plankumiem uz dzimumu locekļu, uz galviņas varbūt. Tāpēc lietojot antibiotikas ir svarīgi lietot līdzekļus, kas normalizē mikrofloru. Ja, kā jau arī to vispār jau visiem tas ir vajadzīgs, bet vīriešiem būtu vairāk. Vasarā pēc peldēšanas ilgstoši noteikti ir jānomaina apģērbs, jā, tātad slapjais peldkostīms, jā, tātad slapjās bikses ir jānomaina noteikti tūlīt, ir jānoslaukās, nevis kā tagad nopeldās, un tad tur saulītē gozēs tām pašām slapjām biksēm. Jā, tātad, jo viņi var veicināt hronisku iekaisumu dzimumu orgānu provocēt, ja, tātad gan šī te ādiņa provocējas, gan arī sēklinieka provocējas tieši ādas sastāvā. Pārāk silta un sintētiskā apakšveļa nevar būt, kā es saku, ar bumbierenēm vīrieši staigāt nevar. Jā, mēs varam ar siltām biksēm staigāt, bet vīrietim to nevajag. Otrām kārtām, lai nesvīs noteikti, jo atkal būs mikrobi, atkal pa stingrām biksēm, lai nenospiestu, viņiem ir jābūt attecei, asins attecei, ja,
Un arī, galvenais, lai nesasvīst. Ja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, protams, kad labāk ir dabīgāka, ja, lai atkal šī sintētika neietekmētu, ja, tad tas arī ir ļoti svarīgi. Protams, alkohols un pārāk liela salduma lietošana. Saldumi ietekmē uretru. Ja? Tie, ka par daudz ēd kūkas, ja, tiem vajadzētu tā kā mazināt to darīšanu, lai nav atkal šī te koncentrācija tik liela, ja, un lai nekairinātu uretru. Vai katru dienu mazgājot dzimumorgānu ziepēm netiek izmainīta dabiska mikroflora? Ziepes pH izmaiņas sekojošā disbakterioze. Ja ir vajadzīgi pēc tam, tad labāk izvēlēties bērnu ziepes. Par tām ļoti runā, un arī tā arī pareizi, kad vīriešiem ir jāmazgājas nevis ar dušas želejām, ko izmantojam, un ko mums ir drusku savādāk, ja, mūsu produkcijai. Bet arī jādomā, skatoties, kāda āda un skatoties, kas ir. Ja ir viss kārtībā, tad ar mūsu dušu želejām var, bet labāk pēc tam vēlāk izstāstīšu ar ko. Tātad, lai būtu pH izmaiņas, normāls dzimumlocekļa pH ir 7,4. Jā, tad ļoti augsts pH. Tātad mazgāšanas līdzeklim jāatbilst šim skaitlim, bet, ja šādā gadījumā orgāni bieži mazgāšana noārda ādas dabiskās eļļas, jo nevar par daudz viņi mazgāties, ja? Nevar 10 reizes vai pat citreiz pat vienreiz dienā tik vajag, skatoties, kā eļļojas. Ja ir par maz eļļošana, tad viņi par daudz mazgājas. Tas nenozīmē, ka viņi uzreiz nezin, kā smirdēs vai nezin, kas ar viņiem būs. Ja? Un nekādā gadījumā nekādas dezodorantus tur nevar lietot. Ja? Tad, ja viņi vienkārši noskalojas, viņiem ir vienkārši jānoskalojas, nevis jāmazgājas ar līdzekļiem. Ja? Tad nekāda smirdēšana nebūs. Ja, jo vienkārši tīrs ūdens normalizē šo te eļļošanās kārtu. Ja? Jo pārāk daudz viņiem ar šīs te gļotādas pazūd, ja par daudz un ja nepareiziem kairinātiem līdzekļiem, tad arī. Kāpēc iet runa par ziepēm? Jo ziepe ir tā, kas nevis dušu želeja, ja, bet tieši ziepe, jo viņiem ir drusku savādāks ziepēm sastāvs, kas normalizē šo te gļotādu. Ja, un jo sevišķi, kas ir maigās ziepes, kas ir bez aromatizētām, ja, tām tie it sevišķi ļoti, ļoti ieteikti. Parasti ir bērniem tādas, ja. Bērniem arī jācenšās ir vairāk bez kādām krāsvielām vai bez kādām smaržām, ja. Lai nebūtu dermatīti gan ādām, ja, gan arī apvalkam, ja, un galvenais, lai pareizi eļļoties. Ieteikums būtu ikdienu locekli mazgāt tikai ar tīru ūdeni, kā jau es teicu, ja, un ar bērnu ziepēm. Un ar atbilstošām želejām. Ja ir šīs te pH līmeņi vai neintrālie pH līmeņi, tad var ar tiem mazgāties. Tātad viennozīmīgi, ka nē, jā, tātad ir tas, kad vai vīrieši var lietot tādas pašas intīmas zonas līdzekļus, kā mēs sievietes. Protams, ka nē, tāpēc, kad viņiem ir pH savādāks. Jā, tātad pH ir 7,4, mums ir vagīnas pH ir 4,5. Jā, tad viņiem ir gandrīz vai dubultā augsts šis te pH līmenis, kurš ir dzimuma orgānus ir jāmazgā. Jā, un tāpēc mums ir savādāki, un mēs varam ar 5,5, jā, jo mums ir lielāks. Viņiem būs par maz, jo viņš šos te baktērijas viņi nenomazgās. Jā, un pat iekairinās. Ja sāks kairināt, jā, būs par zemu. Tātad, vai vīriešu dzimuma orgānu mazgāšanas drīkst ieteikums lietot parastās ziepes un dušas želejas? Ja? Tātad, parastajām komerciālajām ziepēm pH ir parasti no 9 līdz 11. Parastajām ziepēm, ja? Vai dušas želejām, ko pērkam veiklā. Neiet runa par to,
ko mēs lietojam, ja? Bet iet runa vispār, jo vīrieši jau, maz kas tur kaut ko skatās, ja? Bet viņiem vajag to izstāstīt un kāpēc, ja? Tātad tiem, kam ir pH zemāks, tā skaitā bērnu ziepēm, kur pH bieži vien ir neitrāls. Ar tādām viņi var mazgāties. Kādas var būt sekas, ja pareizi nemazgā dzimuma orgānus, vai tas var provocēt kādas slimības, radīt tātad erekcijas traucējumus. Dzimuma orgānu nemazgāšana un nekopšana var novest pie diezgan nopietnām problēmām. Izplatītākā no tām ir priekšādiņas iekaisums ar sekojošām tām sašaurinājumu, jeb himozi, kas var pasliktināt dzimumdzīves kvalitāti. Tātad, protams, ja sāpēs, ja viņš būs iekaists, tad nekas nenotiks, nekāds process, ja? Līdz ar to attecis nebūs, līdz ar to kvalitāte nebūs, dzīves process pazeminās uz nulli. Ja? Un progresējot šiem te iekaisumiem, ir pirmkārtām dzimuma aktu biežums samazinās, ja, jo sāp. Ja šie sarežģījumi ilgstoši notiek, tad ir vēl lielākas sekas, jo ir tāda erektīlā disfunkcija, ja, tātad nestrādā, kā vienkārši tautā saka, ja. Vismagākā problēma ir tas, kad var būt intīmās higienas pārkāpēji ir dzimuma locekļu vēzis. Un starp citu, tagad ir ļoti, ļoti daudz, tiešām ir daudz šī te gan sēklnieku vēži, tas nenozīmē, ka tā ir prostata, jā, prostata ir pilnīgi atsevišķi, tas ir cits process, bet tieši pašu orgānu vēži, jā, ļoti smagi, jā, jo iedomājieties, ja ir dzimuma locekļu vēzis, tad viņš nevar neurinēt, un viss sakrājās nierēs un skrājās urīns, un ātri vien viņš aiziet bojā. Bet mums ir izeja, ar mūsu dušas želejām varam, jo sevišķi ar ceriņiem var, mums ir ar bio šampūnu var, ja, jo tur ir zieprieks mūsējais klāt. Ja var mazgāties, taisīt mūsu baņo līdzekli, protams, šķaidīt un var dezinficēt, bet tas ir ļoti, ļoti, es teiktu, vienreiz nedēļā, tādu var taisīt, jā, lai dezinficētu, ja tas ir vajadzīgs. Bet mums ir, teikšu tā, mums ir dušas želeja bērniem, un viņam ir neintrāls šis te pH līmenis, ja, tad viņš ir zemāks, kuru viņu var izmantot vīriešu dzimumu tātad orgānu mazgāšanai. Viņiem ir tas īpaši, viņiem šo te bērnu dušas gēlu ir ļoti, ļoti īpaši un forši izlietot, jo viņiem ir B5 mīkstinātājs, provitamīns klāt ir, bisabols, kas normalizē un mīkstina ādu, ja, vispār kā tādu, ja, var mazgāties ar šiem te dušas gēliem vīrieši, un viņiem ir jābūt maigākām, ja, arī ādai pašai ir jābūt maigākām, ja, un pH līmeņi viņiem ir bišķi savādāk nekā mūsējie, ja, tad šo te dušas želeju var izmantot tieši kā vīriešu mazgāšanai. Un galvenais arī, ka bērniem, ja viņš ir, tad viņu lietojam bērniem, zēniem, maziem zēniem, pušaudžiem, mēs varam arī ne tikai, bet vispār zīdaiņiem, bet no dzimšanas mūsu dušas želeju var lietot, jo šīs te sastāvs ir pirmām kārtām antiseptiķis, otrām kārtām tas, kad viņš ir pH, kurš nemaina un kurš ārstē ādu, ja ir vajadzīgi. Gan meitenēm, gan zēniem pēc pampēra nesāšanas ar mūsu dušas želejām, mūsu eļļiņu, ja, var sakārtot un izārstēt visus dubšus. Ja, šajā dušas želejā mums ir ūdens, akvas ūdens, kā zinām mūsu ūdeni, akvas ūdens ir tikai mums, ja, to ņem viņi no geizeriem, ja, tāpēc ir akvas ūdens, kurš ielikt šajā sastāvā, tas ir, es teiktu, gan izvēj kā ionizēts, ja, tātad asinszāles ekstrakts iekšā, tātad zirga kastanis ir, kumelīte, burju lazda ir,
Salāti ir tie, kas ir zaļumu un vitamīnu pievienojums, ceļmalapa, tātad dezinfekcija un attīrītājs un parazītu iznīcinātājs, malva, kosa, zefīrs tās nav nevis cepumi, ko mēs ēdam, bet tas ir augs, kurš ir ar rozā ziediņiem ļoti skaists, bet viņš arī ir kādi antiseptiķis, ja? Tad ir tātad sēklas ir, maltītes sēklas ir domāts tās, kurš ir mūsu kreimenēs, ja, līdzīgi ziedam kā kreimene, ir tieši šīs sēklu izvilkums, ja, un, protams, paliek komponenti, kuri satur, bet viņi ir uz augu bāzēm. Visi mūsu produkti ir augu bāzes, ja, viņi nav neviena sintētiska produkta iekšā, neviena, ja. Tātad dušas želejā kādas tad īpašības un ko dara gan maziem bērniem, gan es iesaku arī pieaugušiem vīriešiem. Maigi attīra āda, viegli nomazgājama ar ūdeni, viņš neiesūcās un nebojā šo te ādas floru, nesausina, tieši otrādi, viņa paliek mīkstāka, saglabā ūdens disbalansu. Bērniem ļoti, ļoti svarīgi, zīdaiņiem ir sevišķi, lai būtu ūdens bilanse. Ja ādā, organismā kā tādā un ādā pašā. Ja ir, lai neveidojas ādas problēmas, lai neveidojas sausas ādas, ja. Viņam jāuztur ir zīdainim šis te ūdens bilanse. Mitrina novērš ādas lobīšanos, ja tāda ir. Sevišķi tagad ļoti daudziem ir. Piemīt pretmikrobu un savelkošu iedarbību, aizsargā maigo ādu no patogēnām baktērijām. Jā, tātad zēniem tas ir sevišķi, mums arī mēs varam, starp citu, ar mūsu bērnu šo te šampūnu, mēs varam izmantot viņu arī ka mums ir cistīti, ka mums ir kādi iekaisumi, jā, jo arī šis te mums palīdz. Var palīdzēt, ja nav kāda cita mūsu vai ceriņa vai bio, jā. Tātad gels pH ir no 4,5 līdz 5,5. Tātad ir zemāks, ar ko var arī puiši mazgāties. Tāds pats kā bērnu ādai. Netiek traucēts skābju bāzes līdzsvars un bērnu āda necieš. Tas arī ļoti, ļoti ir labi, jo daudziem bērnu šampūniem, it sevišķi starp citu tām te body, kā viņš tur saucās, tagad bērniem ir tāds, kuru nu pērka kā ārprātu, jā, un izmanto, un pēc tam rodās alerģijas. Vai skābi nenormalizējas un veidojas psoriāze. Jā, no šampūna lietošanas un dušaželeja lietošanas. Ārstniecīgo augu ekstraktiem ir pretiekaisuma iedarbība, tie cīnās ar kairinājumu, apsārtumu, autiņbiksīšu izsitumiem, un tiem ir nomierinoša iedarbība. Vanošanas laikā patīkams aromāts, ļoti labi smaržo, tas tiešām raisīsies pozitīvas emocijas, nomierinās mazuli, it sevišķi pirms miega, mazgāšanās bērnam mazam it sevišķi pirms miega, vajadzētu siltā ūdenītī mazgāties, ja viņš nomierina nervu sistēmu. Jā, un šeit vēl būs arī tas, ka aromāts, jā, tad šīs te visas ziedu skaistās aromāti arī vēl vairāk. Un būs labāks miegs. Bērnu dušas želejā kādas ir priekšrocības? Želeja maiga šķidruma veidā, kas nekairina ādu, garšīgi smaržo, tiešām ļoti labs ir, nerāda bērniem diskomfortu. Var lietot katru dienu, ja ir vajadzības. Produkts ir drošs bērniem, nesatur konservants, parabēns, krāsvielas un citas kaitīgas vielas. Želejā sastāvs ir īpaši piemeklēts maigai mazuļu ādai. Padara mazuļu ādu gludu un patīkamu pieskari. Nekairina mazuļa acis un neizraisa asars. Nekož. Mēs ar šo te dušas želeju, ja nav šampūnu, varam mazgāt arī matiņus. Varam mazgāt arī bērnam sējiņu. Zīdainītīm arī var mazgāt zēņu ar šo te dušas želeju, jā, jo viņš neraudās, nevajag jau speciāli tā darīt, bet ja arī trāpās, viņš nekož. Nu tālūk, to es gribēju šodien pastāstīt. Jā, un
Varbūt ir jautājumi.